Labdien, cienījamie klausītāji un skatītāji! Ar jums šodien atkal kopā ir Latvijas Lauku konsultāciju izglītības centra raidieraksts Pārmantot tradīcijas ar skatu nākotnē un Valdis Paulovskis, projektu vadītājs un arī režisors. Iepriekšējos raidījumos mēs jau runājām par to, ka šogad tāds savdabīgs svētku gads gadījies, jo Nacionālajai pārtikas schēmai Zaļā karotīte, 25 gadi, un tieši tāpēc šodien pie mums ciemos ir mans sens darba biedrs, Vanda Davidānova. Tā kā Vanda, mēs esam pazīstami 25 gadi. Siera klubam ir 24 gadi, 5. Jā. Bet mēs pašā sākumā esam sapazīstami. Jā, tāpēc es atļaušos tev uzrunāt uz tu. Jā, un Vanda jau teica arī par vēl vienu jubileju, kad Siera klubam 25 gadi un būs. Būs, un arī Vanda ir stāvējis pie tās zaļās karotītes dibināšanas turpat blakus, jo sākumā mēs visi zinām, ka tā bija iecerēta kā piensaimnieku balva vispār sākumā, un Vanda ir arī tā, kas faktiski Latvijā iedrošināja uzņēmējiem uzņemties to atbildību savā ziņā, bet arī iet to Eiropas ceļu, Eiropas kvalitātes ceļu, jo, cik es saprotu, tu biji viena no tām, kas visu laiku ir aicinājusi ļaudis iziet. Kaut ko uzrakstīt, aizsūtīt to Eiropu, lai mēs tomēr būtu atzīti. Apstiprinājumu, tad velkam iekšā. Jā, lūk, tāpēc mums būs šodien ar ko un par ko parunāt. Vanda, redz, te mēs iedzersim tēju tūlīt. Tu esi Latgales meitene? Protams. Tu atceries Sieru savā bērnībā? Protams. Kā tas bija? Es daudzas sierus atceros. Tagad, pašlaik ir uzrakstīts projekts par Latgales pakša sieru, Latgales pakša sīrs. Tas ir baltais biezpienas siers un sāls, 2 sastāvdaļas. Piens un sāls tikai. Un tas ir nopresēts, izkaltēts, un arī mājās man pie klēts joprojām ir garas naglas sienā, kur mana babiņa karināja šos sierus un kaltēja, jo tos sierus kaltē saulē un vējā, un tie ir tāds sezonāls produkts. Un tad tas bija tas pirmais siers, Vanda, tavā bērnībā? Nē, es pat neskaitīju. 1., 2., protams, mājās vienmēr bija ķimeņu siers vai jāņu siers. Toreiz man šķiet sauca gan tā, un es ar mammu tos sierus taisīju, tādi lieli rituļi bija dzelteni, un ne tur lika kādas beta-karotīnu, neko, vienkārši no lauku olām. Supergaršīgi sieri bija. Tas ir manas atmiņas par sieru. Un tad, kad es sāku strādāt žurnālistikā, sagadījās tā, ka man visu laiku tika tā nodaļa, kur bija praktiski padomi un produkti, un es tā bišķī traucu degunu, un Voldemārs Krustiņš, lai viņam vieglas smiltis, man reiz teica, vai tu vispār saproti, ka šī nodaļa ir vissvarīgākā? Nevis par cilvēkiem tur rakstīt aprakstiņus, bet tieši cilvēkus interesē praktiskie padomi. Viss praktiskais, tā es visu laiku esmu. Tad tev arī vajadzēja meklēt kādas jaunas sieru receptes. Tā bija Latvijas avīze, jeb Lauka avīze? Vispirms es strādāju Prēļu, Ļina karogā, tad mani uzaicināja tādu diezgan vēl jaunu cilvēku, kas nebija tā īpaši izteikts uz lauku dzīvi žurnālu lielo, kuram bija 226 000 tirāža. Jā. Un pēc tam bija žurnāls Zeltene. Aha. Un tad bija tāds žurnāls Kopā, un tad, nezinu kāpēc, man ievēlēja Siera klubā. Tā nav, ka nezini kāpēc. Es tev izstāstīšu. Man liekas, ka viena lieta ir ražot sieru, bet tās vajadzības jau un
tiem siera ražotājiem ir, bet viņi paši negrib ķēpāties ar to visu. Un es domāju, viņi atrada vienu apgriezenisku dāmu, kas varētu viņiem kaut ko palīdzēt šajā gadījumā. Ne, vienkārši mēs bijām kādās pusdienās, un kur bija, nezinu, kaut kā 20, 17, 18 siera ēdieni, tāda Biruta Ozolas kundze no Kanādas latviete. Un tad bija arī, es tur biju uzaicināta. Kā žurnālisti? Nē, vienkārši uzaicināta. Mana paziņa gāja un paņēma mani līdzi, un tad tur tie mūsu ražotāji bija. Un viņi teica, ka tādus brīnumus, siera zupas, tur sacepumus ar sieru, tur kūkas, tur aprakstīt nevarēja, kas tur bija. Un tad viens teica, tā nevar būt, tā ir, jāredz tas visai Latvijai. Un mums ir jādibina kaut kāda organizācija. Dibinās tas, kurš ir šeit. Mēs esam atbraukuši, viņi saka, no visas Latvijas. Un šeit, kas bija uz vietas, tā bija Vanda. Bet no siera ražotājiem lieliem tur kā Trikāta vai kāds arī piedalījās? Tur bija Trikāta, tur bija Valmieras piens, tur bija Talsi. Tāds bariņš bija cilvēki. Jā. Un tie, kas ražoja aktīvi... Jā, bet mēs jau bijām pazīstami, jo strādājot presē, es taču par viņiem bez gala biju rakstīju. Mēs ar tevi arī Latvijas radio iepazinājāmies. Protams, rīta ziņas bija, kas tik nebija. Un atceros arī pirmais tas lielais siera festivāls Preļos, vai ne? Jā, un tur arī vajadzēja radio palīdzību un tā, bet... siera šobrīd var teikt, būs 25 gadi, tā ir liela daļa no tavas dzīves, ja? Protams. Jā, bet cik viegli vai grūti, pārsvarā man liekas, kad pie vadības tajos siera uzņēmumos, jo, sākumā jau tie mairažotāji nebija tik aktīvi kā šobrīd, ja? Bet tie visi bija vīrieši, vai ne? Tu domā lielie uzņēmumi? Jā. Brēļos bija Raiņa bulvāris pārvērsts par siera ielu. Jā, es atceros. Un cik tur bija mājražotāji un cik tur bija uzņēmumu, tur bija... Jā, bet sākumā taču tas viss, kad siera klubs dibinājās ap 2000. gadu, tad cieņā bija tie lielie ražotāji. Tie bija vīrieši. Kā tev sievietē bija viegli ar viņiem sastrādāties? Man joprojām ir viegli. Kāpēc? Tāpēc, ka man cilvēki uzdot jautājumu, kā siera klubs tik daudz spēja izdarīt un tik ātri. Jā. Un atbilde ir viennozīmīga, kad mani uzņēmumi vai mani vīrieši, ja es tā varu izteikties, ir saskaņot visus jautājumus ir ļoti viegli. Nekādi tur papildus jautājumi, atbilde ir, ja tu uzskati, ka vajag, tu tā dari, un tā ir pārliecība, kā es sākumā sāku strādāt, kā es sevi pierādīju, tā es joprojām strādāju. Bet ja man būtu tur aizmugurē 10 sievietes, kuras ču un či, un tad ir jāskaņo, tas būtu neiespējami. Pastāst mazliet, Vanda, tu arī biji blakus, tāpat kā mūsu iepriekšējie viesi, bija tai zaļai karotītei, kā viņa radās un tā tālāk. Kā no siera ražotājiem tā zaļā karota, kāpēc viņus tas interesē? Tā Latvijas pārtikas kvalitātes siera. Es biju valdē, mārketinga padome, un interesēja, jo tajā laikā vēl nebija tik daudz reklāmas. Un mēs uz zaļo karotīti likām ļoti lielu cerību, ka caur zaļo karotīti šie produkti tiks reklamēti. Un tā arī bija, un mēs arī kopā ar Igunu Gulbi organizējām daudzus skaistus pasākumus. Mums bija vairākās pilsētās tādi lauku svētki, kur bija siers, kur bija citi produkti, un mūsu uzņēmumi tiešām bija atsaucīgi. Bet kāpēc bija vajadzība tiem večiem, kad varētu smierīgi strādāt? Kam tāds siera klubs bija vajadzīgs? Tāpēc, ka viņi gribēja, lai to sieru, to, ko mēs tur redzējām un dzirdējām pie tās kundzes, tas ir jāredz un jādzird citiem, un tā ir iespēja palielināt siera noietu, popularizēt sieru, un tas, es domāju, mums ir ļoti izdevies. Ja toreiz viens cilvēks patērēja gadā 6,8 kg siera un biespiena, tad pagājuši gadu jau 25 kg pieaugo uz cilvēku. Pieaugot siera patēriņam, pieaug siera arī ražošana, pieaug siera eksports un tā tālāk.
Es atceros tos laikus, kad bija 14,000 tonu saražotas, likās Latvijā siera. Oi, cik tas daudz. Pagājuši, kad jau 60,000 tonu. Un no tiem lielāku pusi eksportē. Jā, Bet es pasaku Dievs, tas nav siera kluba tikai nopelns, tas ir mūsu visu nopelns. Nu jā, jo es atceros, ka es biju tāds, jauns puika, tad, kas tad bija par sieriem? Bija divas šķirnes, Holandas sieras un Krievijas sieras, ko veikalā varēja nopirkt. Un tad uz Brīvības ielas tagad, bijušās Ļeņina ielas, tur bija siera veikals, kur varēja dabūt. Rinda stāvēja. Jā, kur varēja dabūt labāku sieru, un tad tur stāvēja uz ielas rinda. Un vēl bija Mālpils siera. Un Latvijas sieras arī bija, jā. Un tad, kad man tēvs veda tramvajā to Latvijas sieru, tad viss aizdomīgi uz viņu skatījās, vai viņš nav mazgājies, vai kas ar Jā. Tādās brūnganā papīrā ietina to sieru tev, tāda citīgs papīrs. Jā, bet kā tu vari teikt, tad latviešiem garšo sieras vispār? Salīdzinot, tu esi daudz pasauli apbraukājis. Es domāju, ka garšo. Jo, ja pasaulē ir kaut kādi 30 kilogrami uz cilvēku, tur Itālija, Griekija, Vācija varbūt, tad, ja Latvijā ir 30 pāri, ja mums ir 25 kilogrami, tad mēs tomēr daudz esam izspieduši to sieru. Un redzi, kur tas zemūdens akmentiņš. Mēs manā bērnībā sieru ēdām tikai un vienīgi nogriežot šķēlīti. Ne vairāk, ne mazāk. Vēl ar maizīti, ar sviestiņu. Un tad, kad es ieraudzīju, ka no siera ir zupas, ka no siera ir visdažādākie, mums taču 2-3 reizes bija pustonnīgās tortes, es sapratu, ka no siera visu var. Un kā mūsu pavāri teica, mūsu taču pavāri siera klubā, viņi teica, tu atnāc un tagad sāc stāstīt, ka tur ir tā un tā torte pustonna. Viņi saka, bet mums jau ir skaidrs, ka tu gribi, lai mēs tādu torti uztaisam. Bet viņi arī visi dega tam līdzi un darīja. Jā, bet redzi, viena lieta ir tā, ka mēs gribam to Latvijas vārdu nest pasaulē, bet tajā pašā laikā mēs gribam arī patērētājs pieprasa. Viņš aizbrauc uz Itāliju vai uz Spāniju, un viņš ierauga vai uz Vāciju un ierauga tās neprātīgās šķirnes, bet mēs arī cenšamies, bet vietējā mazajā veikaliņā nepērk tās smalkās šķirnes, pērk to. Redzi, mums smiltenes pienam, tagad ir liela ļoti laba, ļoti unikāla vadītāja Ilze Bogdanova, bet pirms viņas bija Gita Mūrniece. Un Gita vienmēr mūs mācīja un atgādināja, ka jūs nesatraucaties, ka tur ir tādi vai šitādi sieri, bet viņa teica, mums ir citādi. Mēs esam pieraduši pie šīm sieru šķirnēm, un ar tā mēs dzīvojam, un tās mums garšo. Un tiešām, kad es sāku strādāt, mums bija brī, mums bija kamambērs, mums bija rokforas siers, mums bija kačota, bet šie sieri pamazām izzuda tikai tāpēc, ka nebija tāds pieprasījums, lai lielam uzņēmumam atmaksātos tos sierus ražot. Un kur vēl mazajam? Mazie, piemēram, Francijā tādus sierus ražot. Es domāju mūsu mazākiem, kā Rankai vai Lazdonai vai kam. Un joprojām mums lielākais patēriņš ir tagad Krievijas, ko saucam par klasisko, Holandes siers, puscietie sieri būtībā tie, kas ir mūsu sieri. Aizbraucam uz ārzemēm, baudām tos sierus, atbraucam šeit, ilgojamies pēc biespiena. Jā, bet kaut kādas lietas jau paliek. Tas tāpatās, ka saimniece savā ēdienu kartē ir to tiramisu iekļāvusi un viņa meklē to mīksto maskarpone sieru, tomēr viņa citādāk nevar uztaisīt to tiramisu. Valdi, tad, kad parādījās krēmsiers smiltenes pienā, Lolita Neimanes kundze teica, beidzot, man nevajadzēs maskarpone, man būs krēmsieri. Un ir krēmsieri. Un es tieši par to runāju, tās šķirnes jau tomēr ir tam laikam. Ir, un smiltenes piens ļoti seko, ko viņi varētu tur no tiem itāļu patapināt vai kā. Tomātu laikā iedomājies, ja tev nav vai mozzarella bumbiņas, vai tas, kā sauc no govs piena, tas ar to mīksto vidu, tā viena lielā bumba. Ak, Dievs. Kuru tu domā?
Nu, Burata? Buratu ar bazilika lapiņu un tomātiņu, smiltenes burata. Nu jā, viņi arī ļoti seko, cik tas produkts ir izdevīgs, cik atmaksājas, jo, piemēram, viņiem ir ļoti, ļoti daudz piespiena tortītes, un tad viņi izvērtē, un tad, kur mazāks noiets, tas noņem, liek vietā kaut ko jaunu. Nu, tas ir darbs. Nu, lūk, un tu man iesāki stāstīt mazliet par to zaļo karotīti tajos laikos, kad viņi cilvēki domā un uzņēmumu vadītāji domā, bet kā tas tagad ir ar to zaļo karoti? Ir svarīgs tas tā Latvijas pārtikas kvalitātes schēma? Redzi, tajā laikā bija zaļā karotīte bija nedaudziem uzņēmumiem. Un tad tie uzņēmumi bija kaut kādi tādi īpaši, un to zaļo karotīte bija īpaši pamanāma veikalos. A tagad ir daudzi. Bet savukārt, tad, kad es esmu braucis pa skolām un runājis, es saku, sakiet lūdzu, kas ir izdevīgāk? Lasīt tos mazos burtiņus par sastāvu vai ieraudzīt zaļo karoti un zināt, ka 75% no sastāvdaļām ir vietējais. Protams, tā ir, bet mēs esam tik tālu pieraduši pie tā zaļās karotītes, tas liekas pats par sevi saprotams. Jā. Redz, par zaļo karotīti mēs esam tā kā drusku ierunājušies. Un tā, saki, Vanda, tu esi žurnālists, bet tu ļoti daudz arī ko zini par sieriem. Tā ir tikai pieredze? Vai tu esi arī mazliet mācījusies, lasījusi? Kā tas ir? Kad mēs nodibinājām siera klubu, tas bija Latviešu biedrības namā. Tur bija restorāns. Mēs zālē nodibinājām, un pēc tam gājām pusdienās augšā. Tad tas bija augšā. Augšā. Un manas žurnālistiem interese bija milzīga, bet man jau arī tik daudz bija pazīstami. Un viņi man skrien pakaļ un aizmugurē dzirdu, Vanda, vai tu visu zini par sieriem? Es pagriežos un saku, protams, ka visu, bet es taču neko nezināju. Bet siers ir unikāls produkts, jo tik daudz literatūras ir. Tik daudz pasaku, teiku, dzejoļu, stāstu, gudru zinātnisku atziņu. Tāda siera grāmata ir. Man pat dāvina draugi grāmatas, man ir pasaules sieru enciklopēdija uzdāvināta. Un vienkārši es lasīju, meklēju, un tas, kas nāca pretī no tām grāmatām, es to visu centos šeit Latvijā organizēt, jo man ļoti patīk pašai dzīvie pasākumi, un es uzskatu, ka dzīvie pasākumi ir tas, kas arī pulcina cilvēkus, kur viņi var nogaršot, kur viņi var aprunāties ar ražotāju, un tā mēs skatu Preļos pirmie tie siera svētki, man pēc tam tikai Šņepsas kundze, kas vēl bija Preļu siera valdes priekšsēdētāji, viņi teica, Vanda, mēs jau neviens neticējām, ka tu uztaisies tos sieras svētkus, jo mēs to runājām kaut kur pirms Jāņiem par tiem, un taču augustā bija sieras svētki, ka tu paspēsi, bet tas bija kaut kas fantastisks, tur bija tik daudz cilvēku, 6000 cilvēku. Jā, un tā rezonance arī bija gan presē, gan televīzijā, gan radio. Cilvēkiem tā bija interese milzīga. Un saproti, kas ir. Cilvēki man ir teikuši, mēs zinām, ko satur siers, bet mēs nezinām, un ticam, ka tas tā ir tos, ko siers satur, bet mēs nezinām, ko satur desa, un tad mēs labāk pērkam sieru, kur ir drošs garants, nevis. Bet tu taču man piekritīsi. Mēdz būt arī nevisai labs siers. Protams. Tu nopēc veikalā, nav svarīgi, vai tas ir Krāslavas, Valkas vai Bauskas siers, un vienreiz viņš ir gards, un otrais viņš nav garšīgs. Ne pēc Krāslavas vai Bauskas vai kādu. Nē, Bauskas var pirkt, tas ir jāpilsies. Nē, bet ir bijis tā, ka tu nopēc, es negribu konkrētu nosauku. Man ir bijis, un siers nav labs, otrā reizē nav tik labs. Ja? Vai viņš ir lipīgs, vai viņš ir drupans. Tātad, kaut kas... Pērc tos uz to uzņēmumu produktus, kur ir garantija, ka tu nekad nekļūdīsies. Un tādi uzņēmumi ir mums. Protams. Es, piemēram, arī es pērku to pašu Bauskas sieru Jaunpilī, es pērku, šķēlīties sagriezts, šķēlīts viegli atdalās, nekad viņš nav, bet ir bijis kaut kāds Bauskas siers, ko es esmu pircis. Vienu brīdi bija. Jā.
Un viņš nebija tik labs. Mēs to zinām, jo tur bija pie vainas tās iekārtas, ko uzstādīja, un nu, tagad viss tur ir ok. Jā, nu, labi. Kā tas ir, nu, tev liekas, mūsu siera ražotāji, viņi konkurē ļoti savā starpā? Ja katram ir sava niša, un viņš tā kā, nu, strādā, un viņam ir savs ceļš ejams, un tā tālāk. Viņiem katram ir sava karaļvalsts. Jā. Un viņi tajā karaļvalstī ir karaļi. Jā. Un žoks ap to karaļvalsti auga augumā pa gadiem. Jā. Kādreiz Dūklava kungs man teica, ka viņam ir tāda vēlme, vai es varētu apvienot visus ražotājus. Es teicu, nekad Dūklava kungs tas nebūs, jo viņi katrs ir par sevi, viņi katrs ir savādāks, viņi katrs ir savā mērā stipri, un kamēr viņi tādi jūtas stipri, viņi tikmēr būs. Tas nav tā, kā tur Lietuvā ļoti daudz tur ir apvienojušies uzņēmumi. Pie mums, diemžēl, tā tas nav. Nu, tāda tā atkal, nezinu, Īpatnība droši. Vanda saka, nu jau mēs esam nonākuši pie tās lietiņas. Nu, Siera klubs strādāja, zaļā karota daudziem bija, kas uzskatīja par vajadzību. Tie dabūja to zaļo karotu, jo produkti mums ir gana kvalitatīvi, un arī viņi tad izvēlējās, vai iet to Latvijas piena ceļu, vai iepirkt pienu no ārzemēm, ne viņš negribēja to zaļo karotu, un tā tālāk. Bet tā arī ir garša, kas ir nākusi no manas bērnības, ka, nu, ne jau katrā mājā mēs varējām atļauties siet jāņu sieru, un, nu, tāpēc, kad, ja laukos, nu, tad vēl tā, ja bija sava gotiņa un tā, bet, nu, ja to audz uz Rīgas bruģa, nu, tad tev nācās veikalā pirkt to jāņu sieru, ja, bieži vien, vai tirgū, ja. Tirgū, nu, jā. Svētkiem. Nu, zāļu tirgu. Jā, zāļu tirgu. Nu, dārgs un to, bet manā ģimenē, piemēram, jāņu sieru neēda tikai uz jāņiem. Manā ģimenē ēda jāņu sieru, nu, arī ziemā pat. Un bija uzņēmumi, kas ražoja to jāņu sieru arī, nu, tajos laikos, kad es biju jauns, ja. Un es nezinu, kā tas ir. Man liekas, ka jāņu siers, tas nav tikai jāņu ēdiens. Nu, būtībā, kad mēs sākām strādāt Siera klubā, tas it kā, nu, bija. Un jāņa ēdiens, kā tu saki, vairāk vasarā. Un tad tie, nevar teikt, spirinājās uzņēmumi pretī, bet nu, kaut kā mēs mēģinājām ar pavāriem iestāstīt un rādīt, un tas, ka mēs rādījām, kā jāņu sirds garšo apcepts uz sausas pannas, cik ir garšīgs, un ka jāņu sirds iederas arī salātiņos, un nu, pamazām, un tagad, piemēram, nu, Jaunpils pienotava Valmieras pienas direktori teica, ka viņi vēlēs rudens, ziema, pavasaris, agrais. Viņi katru mēnesi, katrs pārdod pa 1 tonnai jāņu siera. Tas nav daudz, bet tas tomēr ir kaut Sortiments. Jā, un tad man vēl arī viena paziņa no ministrijas teica, ak, vai aizgāju, un tajā dienā nebija jāņu siers. Gāju nākamajā dienā, ziemā to viņa. Jā. Es arī pagājušajā ziemā, es neatceros, mēs runājām par Eiropas aizsargātiem produktiem, gribēju iepirkt, ja. Nu, un es ieju veikalā, nav. Viņi saka, neuztraucieties, būs pievedums no Valmieras rītā, tad nāciet rītā, ja. Un tad Valmiera, Jaunpils, Allažiņa, tā esi jāņas. Un Straupe. Un Straupe, jā, un arī Straupe. Tad 3 siera ražotāji. Bet arī tad, kad es piezvanu, piemēram, uz Lazdonas piensaimnieku, nu, viņiem ir tādi lielāki puskilogrami. Un viņi saka, ir mums jāņu sieras atsūtīsim. Jā. Tā, ka... Jā, lūk, un nu, tagad jau ļoti labi, ka nu, tam ražotāja pulkam ir piepulcējušies arī nu, mazie ražotāji, mājražotāji, kas arī var gana kvalitatīvu jāņu sieru. Es domāju, ka nu, šī lieta, ko tu iesāki ar šīm 3 zīmītēm, ja? Laikam jau ir svarīga. Kāpēc vispār radās tev, Vanda, ideja, ka nu, kāds no Latvijas produktiem, vai pirmais no tiem... Es nebiju pirmā. Bija pirmie sklandrauši, tad bija salināta rudu rupmā. Jā, bet es runāju tieši par jāņu sieru. Kāpēc? Bet kurš tad cits siers varēja... Nezinu, varbūt toreiz jau varēja Latvijas siers būt. Nu,
Jāņu siers, mēs nokronējām Jāņu sieru par siera karali, jo es lasīju, ka citās valstīs ir sieri, kuri ļoti populāri, seni, cilvēkos tautā ieredzēti, ir kronēti par siera karaļiem. Kāpēc, lai Latvijā tā nebūtu? Valde pieņēma lēmumu, kuru sieru? Protams, ka Jāņu sieru. Viens liela uzņēmuma vadītājs cēla brēku, kāpēc nav mans siera karalis. Bet tas nav, nederēja tas. Kā būtu, ja būtu Krievijas siera karalis? Tas cits bija. Bet Jāņu siers, un tad mēs 2005. gadā ar zaļās karotītes arī palīdzību, mazliet ar materiālu palīdzību, un tad mēs uztaisījām to kroni, kurš mums joprojām ir, un ceļo no viena uzņēmuma pie cita, un svinīgi pasniedzam, un tas ir karalis. Un tad, kad es izlasīju, ka ir salinātāja Rudza maize, Eiropas aizsargātā. Cernikaus Nēģis vēl bija? Jau bija. Bija, jā. Zinu, ka bija šitie slandrauši. Kurš tad siers? Tikai Jāņu siers. 10 gadi jau kopš jūs esat... 14 Jāņu sieram. Nav 15 tā. 15, 11 gads. 11 gadi. Bet vēl ir otrs siers, kurš stāv rindā. Jābūt tūlīt, tas ir Latvijas. Protams. Bet es par to laiku, kā tu pārliecināji to uzņēmumu vadītājus, ka tas Jāņu siers, un ko tā zīmīte dod, jo es jau domāju, ka viņiem tur, viņi tajā laikā jau, kas tas bija? Viņi atbrauca visi. Uz ministriju mēs sapulcējamies vienā zālītē un teicu, ka būs, un tad man vēl nelaika Simons Balods teica, un kurš tad uzrakstīs to visu Eiropai? Es saku, Imanta, es taču esmu uzrakstījis Jāņa siera grāmatu, vai tad es neuzrakstīšu to par... tā, viņš vienmēr tā, Jā. Un tā mums ļoti ātri šo Jāņa sieru reģistrēja, jo bija tik daudz labi materiāli, un tur nebija tā jābakstās vai kā. Viss notika. Jā, viss notika, un tas ir labi, ka viss notika, bet viņi prasa gan to recepti. Kāpēc citi, piemēram, es tā domāju, talsu siers, jā? Kāpēc viņi neražo? Viņi varētu iet arī uz aizsargāto produktu. Es ar Norenberga kungu ļoti esmu runājusi. Jo viņiem tie visi rituļi taču. Bet saproti, tur ir jāatklāj līdz pēdējām šī receptūra. Kāpēc nav balzāms? Balzāms, tāpēc, ka viņi negrib atklāt to. Viņi negrib atklāt, un arī talsi negrib atklāt. Un līdz ar to viņi nav. Tas ir biznesa un konkurence, jā. Piemēram, Latvijas sieram smiltenī nebija nekāda problēma, jo mēs ļoti labi saprotam, cik komplicēti, cik sarežģīts. Ļoti. Latvijas siers, neviens cits nestāsies rindā to ražot. Šobrīd nē, jo es esmu bijis tur tajā smiltenes siera ražotnē, un es saprotu, ko tas nozīmē, kā viņš ir jāuzrauga. Ja? Tas ir vairāk, man liekas, šobrīd viņiem tāds... maz prestižs ražot Latvijas sieru. Bet arī tas ir, šī zīme ir prestižs, un tā ir papildus publicitāte, un tā ir ievērība. Un ja vēl mēs sarīkojam tur, tagad Straupē bija tik smuki atklāšanas, ražošanas svētki, un vēl mēs domājam, varbūt Lazdonā kaut kas būs skolās, mums vienmēr ir bijis arī mūsu semināros šie produkti, cik es esmu spējusi savākt. Tas ir tomēr kaut kas vairāk varbūt, nekā tas parastais produkts, lai gan arī tas ir labs, bet tur ir noteikumi, kā pats zini. Jā, es saprotu, Vanda, ka tu ne tikai esi tos cilvēkus, kas konkrēti ražo Jāņu sieru, mudinājusi, un mudinājusi arī smiltenī par Latvijas sieru un par pakšu sieru, bet ir jau vēl citas zīmītes, ko tu esi veicinājis. Tā pati Vīkudiņa ar savu Aglonas vēstuli. Jā, Agloni aizbraucam uz Aglonu, ir ziema, ir balle, un tagad ēdam šito veistūkli, un es Vijai saku, un viņa man saka, vai zini, cik sen mēs to esam gribējuši uzrakstīt. Iesākām un nevaram nevaram tikt galā. Uzrakstījies par to ziemu, un veistūklis arī skanēdams aizgāja. Jā. Un, tagad būs mums arī sviests,
straupes sviests ar kaņepēm, arī tāds vienīgais Latvijā. Tiešām? Jā, nē, nu jau ir vienreiz izlabots, nu vai vēl būs jālabo. Ne, Tātad pastāsti, jo mūsu klausītāji arī viņiem interesē taču. Tātad tā būs arī aizsargātājs, jā. Jā. Un kas tad tas būs par sviestu? Straupes sviests ar kaņepēm. Un tur ir vienkārši šajā receptē kaņepju sēklas, ja? Tur ir kaņepju masa. Speciāli apstrādātas kaņepes, apgrauzdētas. Tas ir tas senais kaņepju sviestiņš? Es nezinu, ir tas straupē, tas sviests ir 30 gadus. Jā. Un, lai uz Eiropu ietu, produktam jābūt ražotam vismaz 5 gadi. Jā. Bet man tā pavēsies, ka tie produkti ir ļoti, ļoti seni. Nu, tās kaņepes sagrauzdē, pēc tam 2 reizes izmaļ gaļas mašīnā, nu, un pēc tam liek tādos spainīšos, noliek vēsumā, cik tur noteikti. Nu, vienkārši uzņēmumā, lai nebūtu tagad man jāražo kaņepju sviests, un man nav tagad tā masa. Nu, rezervīte vienmēr saražo. Mēs paši bijām 2 gadi atpakaļ, vai varbūt 2,5. Saražo svaigo sviestu saltkrējuma, un tad tu noteiktu daudzumu paņem saltkrējuma sviesta, pēc tam pievieno noteiktu daudzumu to kaņepju masu, un tad tāda metāla roka griež, maisa, visus attaisa tādu, kādu mēs ieraugām, tirzniecībā. Jā. Un tad tā kā automāts čik pa buņžiņām sadala, Kārbiņas, vāciņš šik sirsū, bet tāds ir vienīgais. Tas, ko ražo mājās, tad drīzāk ir staks. Tur ir vairāk kaņepju, tā masa nekā sviesta. Un šo sviestu sauca senos laikos par kalpu sviestu, par bada sviestu. Jo tādā veidā ar kaņepēm palielināja to ēdiena daudzumu. Bet tas savā ziņā arī ir, man liekas, tāds nacionālais kolorīts. Protams, jā. Tāds vienīgais Latvijā. Un tāds ir straupe. Un kāpēc citi neražo? Es arī nezinu. Jā. Tagad nevarēs ražot, jo tas ir straupes kaņepju sviests. Tātad viņš iet zem konkrētās. Jā, straupes sviests ar kaņepēm, jo tur ir vārdiņš straupe. Jā, tāpat kā aglona. Tāpat kā Sarnikava. Tāpat kā Rucevs baltais sviests. Jā. Kaut gan runā jau, ka Nē. leiti ražo Lietuvā, bet Rucevā ir. Bet mūsu cilvēki prot, mēs arī semināros ir bijis prot un var ražot, bet nedrīkst tirgot. Jā. Mājās mēs varam. Jā. Atklāja noslēpumu, tu noteikti zini. Kas vēl ir par produktiem, kuri stāv rindiņā uz Eiropas aizsargātiem produktiem? Es zinu, ka kūpināt luči, jā? Lucīši ir Latvijas siers un straupes kaņepju sviests. Un kas ir pakšu siers? Un tagad pakšu siers, pat ir pabeigts. Es domāju, tūlīt būs PVD mājaslapā ielikts. Un pēc tam aizbrauks, tajā laikā, kamēr tur citi lasīs vai nelasīs, PVD kundzes aizbrauks uz Latgali, pārbaudīs tos ražotājus, kuri ir pieteikušies kā ražotāji, un tad ceļos uz Eiropu, uz Briseli. Un tad tur atkal vērtīs, domās, skatīsies, sūtīs labot, un tā tas ceļš turpinās. Līdz mēs saņemam... Ko tas dod? Ko tas dod? Tas dod, tā ir milzīga pārbauda, milzīga kvalitātes pierādīšana. Milzīga pierādīšana, ka tas produkts ir tikai tāds mums, ar tādu vēsturi. Tur vispār... Un man liekas, arī tā ir tāda, iedomās, ka tu ieej tādā arī birokrātija tā ir. Protams, bet tu ieej lauku sētā, tāds cimperlīgs ārzemnieks, ieiet zemnieku saimniecībā jūri, un viņš ierauga, ka tur uz siera ir šitāda te Eiropas aizsargātā viens vācies. Ne tikai uz siera. Juri ražot sākuši arī sklandrauti. Jā, es saku, bet ka tur ir... tas nav kaut kāds mājās, kaut kur kaktā uztaisīts. Un Juriem būs arī šis pakša siers. Jā, tātad tā ir arī tāda, pašapziņa, ka tas produkts ir
ar augstu pievienoto vērtību. Protams, un tie juristi un citi tie zemnieki Latgales pusē ir par fantastiski. Nu, ne tikai, es saku, izbraucot tos arī tās sievas, kas netik lielos apjomos cepa sklandraušus vai to, tu redzi, ar kādu mīlestību tas tiek darīts, un tas jau ir vesels stāsts, kas nāk līdzi, vai ne? Un viņas tik prasa un vēl, un guļbešņīgi. Tagad mēs nekad neesam rakstījuši par produktiem. Kas ir guļbešņīgi? Guļbešņīgi? Jā. Guļbešņīgi ir kartupeļu ēdienas, kur ir vārīti kartupeļi, tad izplicināta pankūka, un tad tur virsū ir cūgaļa samalta, garšvielas un tā tālāk, un tad tā saviļāti kaut kas līdzīgs. Tādi gareni, kā cepelīniem, bet cepelīni ir no zaļiem kartupeļiem, a šie ir no vārītiem kartupeļiem. Un viņi tā kā apcep, jā? Apcep, jā. Citi liek kāpostus, citi liek biespienu, bet pamats ir no seniem laikiem šī cūgaļa, tieši cūgaļa, un tad ar sēņu mērci, ar krējuma mērci, ļoti garšīgi. Tas ir Latgales pirmais ēdiens. Jā, bet interesanti, tad tas nozīmē, ka mums varētu būt faktiski arī pirmie ēdieni, ne tikai produkti. Būs, bet... Un tas, es tāpatās, kā es domāju, zemnieku saimniecība Laimas, jā? Laima, jā. Mežnieku mājas, cilvēki vairāk pazīst. Jā, un teiksim, viņiem taču svarīgi, varbūt nav tik svarīgi šos vairākus produktus iegūt un ražot, kā tas, ka tas veicina arī to turismu. Ne? Bet viņiem ir tas turisms, gadu gadiem, viņiem ir turisms, viņi to visu ir darījuši. Jā. Viņi ir tos guļbešņīkus cepuši, viņi ir maizi cepuši, viņiem maizes namiņš ir, viņi ir sieru sējuši, un tagad viņiem bija iespēja šos produktus certificēt kā Eiropas aizsargātos, un viņi par produktiem saņem valsts atbalstu. Un viņi turpina ražot, turistiem turisti cienājas, braukdami mājās nopērk. Salināto rupmaizītu. Jā, kolosāli. Jā. Kā tu domā, kā tev liekas, vai to ceļu uz to salināto, vai cilvēki nebaidās drusku no tā nosaukuma salinātā? Baidās. Tāpēc jau arī bija 5 lieli ražotāji, un tā, ka tā salinātā maizīte no veikalu plauktiem pazuda, es Rīmija Jūrmalā Lielupē palūdzu, lai atnāk nodeļas vadītāja maizes, un es neteicu, kas tas esmu, vienkārši teicu, esmu pircējs, kāpēc nav salinātā maizīte. Un viņa man teica tā, ka cilvēki nesaprata, nebija nekādas reklāmiņas, un cilvēki gan sauca par saldinātu maizi, un nepirka, un arvien mazāk, viņi saka, un tā mēs izņēmām no plaukta, jo tas mums arī neatmaksāja. Jā, redz, bet, Lielezers tie ir... Lielezers ir palikuši. Patrioti, ir Latgalē salizēta maizīte. Viņa piepilda varbūt citu nišu drusciņu. Mums ir ļoti labi, ja mēs braucam, organizējam seminārus. Tagad Latgalē man nevajadzēs ne to salināto maizi vest no Limbašiem, būs pat uz vietas, būs jāņu siers 2 uzņēmumiem. Jā. Tā, tas jau ir tas, tas aiziet pa visu Latviju, jā. Un mums vērienu, diemžēl, vēl nav. Mēs arī domājam par tiem, ka varbūt kādus vīnus vajadzētu, varbūt šmakauku vajadzētu. Jā, tas arī nav tik vienkārši, jo, nav vienkārši uzrakstīt tos projektus. Tu daudz esi braukusi arī ārzemēs un skatījusies, kā tur, viņi fano, par šīm zīmītēm. Ko mēs varētu mācīties mūsu latviešu uzņēmēji? Pašlepnumu. Viņiem tās zīmītes nav kā mēs, tur tāda ir pasākums un tur tāda maziņa uz produktiņa uzlikta. Viņiem ir lieli baneri uztaisīti un viņi lepni un vareni ir, ka viņiem ir tāds produkts. Viņiem 100 ir tādu produktu, bet viņi to uztver kaut kā savādāk. Redz, es to protu ražot, es to piedāvāju. Mēs latvieši esam mazliet vēl pelēcīgi. Un kautrīgi, lai gan mums tie produkti varbūt ir 5 reizes, 10 reizes labāki. Jā, kas tev pašai, Vanda, no sieriem vislabāk garšo? Ak, jautājums. Jā. Tu zini, godīgi sakot, man nav tāda siera, kurš būtu viss. Es esmu iemācījusies, kuru sieru ar kādu produktu kopā lietot, kāds ir brokastīs ar ievārījumu. Šodien es, piemēram,
ēdu smiltenes sieru, tas ir siers smiltene ar kiršu ievārījumu un dzēru kafiju. Nevis ar cukuru, bet dzēru tādā veidā. Kuru sieru ierīvēt zupā, kuru sieru ielikt sieras salātos. Nu, tāpēc, varbūt tas ir tieši tāpēc, ka es to sierus tā pārzinu. Un nav tā, ka man... Saki, vakarā, tur nezinu, labā kompānijā, pie glāzes laba vīna. Kāds būtu viens siers, ko no Latvijā ražotiem, ko tu ņemtu un liktu galdā arī ārzemniekiem? Ārzemniekiem? Nu, varbūt, kādreiz mums tas bija izcilais Grande Duro vai Monterigo, kur mēs visi ar lepnumu, bet mēs pazaudējām to sieru, diemžēl. Un cietais siers, kas bija parmezāna brālis, tā mēs teicām. Nu, tāda tipa sieri, kas mums ir cietais siers, ir smiltene, prēļu čedars ir ļoti labs siers. Galvenais, tu teici, vienreiz tāda kvalitāte, sieram otrais tāda. Nu, čedars tagad jau vairākus gadus ir ideāla kvalitāte visu laiku. Nu, kas vēl mums ir no cietajiem? Nu, mums ir zemniekiem, tur arī vairākām saimniecībām cietie sieri. Nu, mums siera klubā ir zemnieku saimniecība Birznieki ar kazu piena sieriem. Ļoti garšīgi sieri Jānim Tiltiņam iznāk. Un, tie jau arī ārzemniekiem ļoti kazu piena sieri garši. Nu, piemēram, man, tā kā cilvēkam, kam ir piena laktozes nepanesamība, man viens no mīļākajiem sieriem ir Ilutis Staģis, aitu cietais siers, no aitu piena. Tu esi baudījusi? Jā, mēs esam pie viņas bijuši. Jā, brīnišķīgs cietais siers, maiks. Ja, citiem jau baili ir no tiem kazu sieriem un no tiem aitu sieriem. Bet, ka pagaršo, tad bailes pazūd. Un saldējums vispār tur nejūt nekādu piegaršu. Es bērniem esmu prasījis, lai pagaršo aitu pienas saldējumu, un tur nav nekādu garšu. Nāk Jāņi. Vai tu atzīsti to, ka tas latvietis arī mājās uzsien katrs savu sieru? Katrs nē. Bet liela daļa, jā. Atzīsti to, ka viņi varētu arī uzsiet mājā? Nē, bet, protams, un viņi varbūt tas nebūs īsti tas Jāņu sieras pēc Eiropas apstiprinātā receptes, tas būs viņu, bet viņi to ēdīs kopā ar kaimiņiem, ar ģimeni, tikpat tas to var saukt par ķimeņu sieru, jo ķimeņu sieram nav jāievēro, visi šie nav vajadzīgs nokrajotājs piens un biespiens. Jāņos, man liekas, viss ir atļauts, bet tie, kas brauc tirgoties, tiem, protams, tas. Jā. Un iesaki man lūdzu vienu recepti. Kas tev pašai liekas? To Jāņas ir, labi, ar sviestiņu ļoti labi, ja, uzcept arī labi. Kāda tev ir recepti? Kā var Jāņas ir salātos, piemēram, izmantot? Mēs taisam tos salātus ļoti vienkāršus. Kā visus salātus. Arī Jāņu sieru tāpat. Burkānis, Jāņu sieru solas, bišķiņi rīsus pieliekam. Bet es citu recepti pateikšu. Pastāsti. Jāņu sieras, teikt, kažociņā, mētelītī. Tādi gabaliņi Jāņu siera. Sagriezti var iemarinēt, piparmētrās vai ļoti daudz marinādes ir sieriem. Var nemarinēt, bet tad mums ir tas saucamais amerikāņu bekons, tās plānās šķēles, kas ražo rēzekne, vēl citi ražo nopērkamas tikai novelc, un tajā šķēle visa pa lielu, puššķēle, katru to gabaliņu siera ietin. Iemarinētu jau. Var iemarinēt, saku, bet var arī nemarinēt, arī vienkāršīgi. Ietin tā šķēlītē plānajā. Un tikai uzduram uz iesmiņa. Uzduram klāt, tomātiņu, uzduram marinētu sīpoliņu. Un tā mēs saduram. Tā kā šašliku. Jā, bet tas nav šašliks. Tur iekšā ir siers un sūgaļas, tas bekons. Un uz grila. Kas tas ir par gardumu? Jā. Un tikai, tā nevajag, ka tas siers tagad, Jāņu siers gandrīz arī netek nekad. Jā. Bet, tādu momentu notvert, ka tas ir izkusis, ka tas bekoniņš ir tas ir mazliet arī žāvēts tās šķēles. Cik ir, siers vispār ir ļoti, ļoti sātīgs produkts. Protams. Un kas var būt labāks par to? Šī recepte tieši. Bet tie salāti, visdažādākie.
Ko tu darīji, ja tev siers paliek pāri? Zini, kādreiz uz šķīvi tās ausis salocās uz augšu. Būtībā es nebaidos sieru ielikt plēvē, ietīt un ielikt saldētavā, jo Eiropas komisija ir devusi atļauju. Sierus arī Eiropā sieri tiek saldēti, nu ne jau gadu, bet mēnesi 2 droši. Un nekas nenotiek, un to jau mums pirms 24 gadiem stāstīja arī tā Biruta Ozolas kundze no Kanādas, ka sieru drīkst likt saldētavā. Tad mēs ļoti brīnījāmies. Tagad mēs nebrīnamies, arī uzņēmumi, piemēram, nu nevar viņi saražot 5 tonnas vienā dienā, ko paprasa Rimi veikals. Tad viņi tomēr drusciņi, tas pircējs to nejūt. Tikai nevajag, atsaldē. Lēnām 12 līdz 18 stundās, smuki nobriešas, smuki smaržo, kimenītes viss. Pasaka, Dievs, gadu gan neturēsi. Nē, ja paliek, es par to neesmu domājusi. Es ļoti daudz biespienu lietoju, tas pats ir ļoti unikāls mums produkts, biespiens. Kā jauniešus iedrošināt, lai viņi vairāk bauda Jāņu sieru, vispār citus sierus? Es pat nezinu, tagad mums bija pēdējais seminārs Ogres tehnikumā, mums bija lielas plates, pat 3-4 kilogrami, viņiem tādi, tie šķīvji milzīgie bija ar kaudzi, mēs tā nestiepām plāni, bet ar kaudzi. Un vēl mēs semināru beidzām, aizbraucām mājās, un skolotāja Zinaida Bāra man zvana nākamā dienā, saka, tu zini, vēl viņi nāca pēc semināra un prasīja skolotāju, vai vēl ir palikuši sieri, līdz pēdējiem noēda. Tad nav tik traki? Nav tik traki, ēt arī jaunieši ēt, un tie ir arī pavāri, mēs taču ar pavāriem strādājam, ja tomēr mēs katrs, tajā vārdiņā katrs ir liels, mazs ar zobiem, bez zobiem, ieskaitīts katrs iedzīvotājs. Ja tie ir 25 kilogrami, tas ir daudz, bet man saka cilvēki, vai, mēs apēdami 40, tas 25 nekas nav. Bet paņem, piemēram, ieliec kādu recepti, kuru grib meklēt, es ielieku Googlē. Gandrīz katrā receptē ir siers. Forši. Vanda, nākamgad būs jubilejs sieru klubam, taisīsim balli? Taisīsim. Vēl jānodzīvo. Ko tu gribi novēlēt sev un sieru klubam? Es gribu novēlēt vispirms veselību. Un siers tas ir skaistums, veselība, enerģija, arī mīlestība, jo visi siera produkti tiek noteikti ar lielu mīlestību gatavoti. Un man saka, kāpēc jūsu sieri ir tādi pozitīvi, tāpēc, ka ražotāji ir pozitīvi. Un tad es, protams, gribu novēlēt, kas ir vissvarīgākais, mums mieru virs zemes, skaidras debesis, jo tagad es biju Latgalē, man atkal daudz jautā, es teicu, es par to nedomāju. Es braucu, daru, un es domāju, ka viss būs, jābūt, kaut kad ir jābūt mieram, lai tā būtu, lai tas ātrāk pienāktu, lai skaisti mēs Jāņus nosvinam, un, protams, lai kā mēs esam mācīti, katru dienu 100 gramus siera vai 200 gramus biezpiena, 1 glāzi piena un 1 glāzi skāppiena dzēriena, vai rūgušpienu vai kefīru, un tā ir gandrīz kalcija deva ikdienai. Tad mums ir kupli mati, stipri zobi, un mugurkauls ir stiprs. Tātad veselība, lai tas viss mums ir. Un Latvijā galvenais mums ir pamats, kur to paņemt un ielikt pašiem sevī. Es atkal novēlu visiem, padomājiet, Jāņu siers ir ļoti garšīgs, un viņš ir novērtēts arī Eiropā. Tā kā ēdīsim Jāņu sieru, arī citus sierus, un klausīsim Vandai. Uzņemsim kalciju. Paldies, Vanda, ka tu atnāci. Paldies.